labākais iemītnieks, kas ir pieredzis jau pie fotografēšanās. Ieva Vugule rāda kopā ar mammu izveidoto saimniecības putnu kolekciju. Putni ir Ievas hobijs, kas zinot viņas profesiju šķiet pašsaprotami. Ieva ir privāti praktizējoša veterinārā ārste, kura šobrīd jau ir uz finiša taisnes, lai atvērtu Gaiglavas pagastā savu veterināru medicīnas ambulanci, kas būs pirmā Rēzeknes novadā. Pēc fakultātes beigšanas es zināju, ka man būs privāta prakse, ka es atgriezīšos šeit laukos, Gaiglavas pagastā, un sniegšu šos te veterināru medicīnas pakalpojumus. Šobrīd Ieva rūpējas gan par mājas mīluļu, gan mājlopu veselību. Darbs nav viegls, tomēr Ievai ar vieglu roku un pacietību izdodas. Laba, ka otrs nedziņš. Kas mums te darās? Kazu saimniece Diāna Skūtele ar Ievu dzīvo kaimiņos. Diāna ir mairžotāja, kas iepraktizējusies siera gatavošanā. To, ka jaunieite grib palikt laukos, sapratusi aizbraucot peļņā uz Angliju. Tagad jau 3 gadus dzīvo un saimnieko kopā ar draugu vecākiem. Lai būtu sava nodarbošanās, Diāna sāka gatavot sieru. Šobrīd arī piena cena ir ļoti zema, un tā kā gribas attīstīties, nevis apstāties pie šīs zemās cenas, tad šī mājražošana ir iespēja, kas to ļauj. Gan Diāna, gan Ieva rakstīja projektu, lai pretendētu uz vietējās novadu pašvaldības finansiālu atbalstu savas biznesa idejas attīstīšanai. Diāna par piešķirtajiem līdzekļiem iekārtoja darba vietu, savukārt Ieva iegādājās nepieciešamās tehniskās iekārtas. Jaunietis atzīst, ka šāds atbalsts ir nepieciešams, jo citādi ir sarežģīti no nulles kaut ko uzsākt. Tomēr tālāk, lai viss virzītos uz priekšu, ir būtiska paša cilvēka motivācija, un nereti citiem tās pietrūkst. Dažkārt ir, ka tu kaut ko pat tā ikdienā runā, kaut ko piedāvā, tas taču nesanāks, kā tas vispār ne par sieru, citi teica, ko tad tur brauks uz tirgiem, kā vecā baba apmēram vai kas tāds. Un dažkārt ir šī attieksme tāda, ka cilvēks pats sevi noskaņo, ka viņam nekas nesanāk, nekas man neizdodas. Gan Ievai, gan Diānai reizēm nāks strādāt pat līdz vēlai naktī, tomēr jaunietis nesūdzas. Ja darbs ir sirdslieta, tad var sasniegt arī pozitīvu rezultātu. Turklāt prieks par to, ka nopelnīt izdodas vietā, kurā patiešām gribas dzīvot.